Kas ir tās biežākās uzvedības problēmas bērniem? Sišana, rupjība, nepakļaušanās. Mēs esam, var teikt, projekts, kurā Labklājības ministrija testē, vai šāda pieeja sevi attaisno, dod rezultātu. Mūsu bērni ir traumas piedzīvojuši bērni. Viņu pieredzē, viņu mazajās dzīvītēs neiedzības ir daudz un lielā daudzumā. Sveiki! Šodien cilvēks aiz zīmola Uldis Ābele no Foršā māja. Uldi, iepazīstina lūdzu ar sevi un savu zīmolu. Jā, sveiks, Kaspar. Esmu klīniskais psihologs pēc profesijas un Foršajā mājā sociālās rehabilitācijas pakalpojumā klīniskās daļas vadītājs. Un Foršā māja ir Allažu bērnu ģimenes atbalsta centra īstenots pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem, kas cietuši no vardarbības. Tu varbūt uzreiz vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz Foršajai mājai, jo cik saprotu, tu viņu dibināji, ja? Tas ir mūsu kopīgs laiku gaitā izauklēts projekts, ideja, kura aizsākās man kā klīniskajam psihologam, strādājot Allažu bērnu ģimenes atbalsta centrā no 2001. gada. Un tad, var teikt, ceļš uz Foršo māju pa tādiem gabaliņiem likās kopā. Pirmais gabals bija iepazīstoties ar situāciju, tie bērni, kas tika pieteikti pakalpojumā sociālās rehabilitācijas, kā vardarbībā cietuši. Daudz akcents bija uz vardarbību, uz nepieciešamību interesēties par to, kādas vardarbības nianses ir notikušas, un bija daudz vērsts uz to, ko tad ar varmāku tālāk darīt. Un tā kā man arvien vairāk uzkrita, ka interese par pašu bērnu ir tā kā otrā plānā. Un tad bija tāds, var teikt, pirmais meklējums, kā bērna vajadzības celt priekšplānā. Tad nākamais gabaliņš, kas likās kopā, ka tas laiks, kas bija atvēlēts manā rīcībā kā klīniskam psihologam, 30 dienas vai 60 dienas, ar nopietnām traumām pārstrādāt tas par maz. Un vēl lieta, kas uzkrita, ka bērniem pēc mūsu pakalpojuma bieži vien jāatgriežas turpat, no kurienes viņi nāk. Un tad atkal nākamais vilnis bija, ko var darīt, lai tā sistēma, kas bērnu ir virzījusi uz nepieciešamību saņemt pakalpojumu, mainītos. Un tad, var teikt, mūsu akcents pārnesās arī meklēt, kā pēc iespējas efektīvi iesaistīt pieaugušos, tos, kas ir atbildīgi par bērnu, vecāki, aprūpētāji. Un tad trešais tāds nozīmīgs punkts, kas lika meklēt, ka starp tiem bērniem, kuri bija kā klienti, kā vardarbībā cietuši, paši darīja pāri citiem. Un sākotnēji pakalpojums tika veidots ar tā doma, ka tur nonāk cilvēki, kuriem vajag atbalstu, tā kā laikam pašsaprotami, ir neizsargāti un stiprināmi, bet starp viņiem bija bērni, kuri vienkārši darīja pāri, terorizēja citus, traucēja citiem saņemt pakalpojumu. Un tad bija tā kā, bija kādreiz arī jāatsaka sakarā ar to, ka neievēro iekšējās kārtības noteikumus. Un tad meklējot, ko tad var darīt, saliekot visu kopā, interesējoties par bērnu vajadzībām, iesaistot pieaugušos, ko darīt ar uzvedības problēmām, sākām meklēt ar kolēģiem no Allažu atbalsta centra. Un tā atradām The Mulberry Bush School Lielbritānijā, uzņēmām kontaktus ar viņiem, un tas pirmoreiz tas bija 2012. gadā. Un tad, var teikt, tā pamazām, ar vienu vairāk domājot, ko mēs varam pārnest, ko mēs varam ieviest, kā tas strādātu Latvijā. Paši nonācām šaubās un radošos strīdos pie tā, ka mēs arī to varam. Sākām teikt par to, mūs sadzirdēja. Un te šobrīd esam Labklājības ministrijas rīkotā konkursā saņēmuši uzticību šo pakalpojumu, ko mēs nosaucām par Foršo māju, īstenot. Un var teikt, tas ir Latvijā pirmais, pilnīgi inovatīvs, kas šādā pieejā balstās un pietiekoši ilgu laiku bērniem dod iespēju saņemt šo atbalstu. Cik ir tas laiks?
Laiks 3 gadi, līdz 3 gadiem. Tu iepriekš arī minēji to, ka bija tāda problēma, noteikti viņa vēl aizvien ir, kad ja ir piemēram, vardarbība ģimenē, kad tā kā tiek pieņemts kaut kāds lēmums, palīdzēt bērnam, bet pēc tam tas bērns tiek atgriezts atpakaļ tajā pašā ģimenē? Ļoti nereti jā. Ļoti nereti jā. Un tas viss atkarīgs no tā, kā tās institūcijas pašvaldību līmenī interpretē gadījumu, kādas ir viņu teiksim tā, vēlme, gatavība, kapacitāte to situāciju risināt. Jo strādāt ar visu sistēmu ir krietni grūtāk, resursus prasošāk, nekā, piemēram, skatīties tā seklāk. Ka bērnam ir kaut kas noticis, bērnam ir grūti, tad mēs kaut kur aizsūtam bērnu, lai viņam kļūtu labāk. Un tad viņš būs tās drusciņu uzšķiņīts un atgriezīsies apakaļ. Tu varbūt arī paskaidrot, ar ko atšķirās tie bērni, kas nonāk foršajā mājā, no tiem bērniem, kas nonāk auģu ģimenēs. Kad arī, piemēram, jo zinu to, ka ir arī tādas situācijas, kad ir, piemēram, tur nelabvēlīgi ģimenē apstākļi, tas bērns nesūta uz bērnu namu, bet uzreiz jau uz kaut kādu, piemēram, pie kādas auģu ģimenes. Tu varbūt vari pastāstīt, ar ko tie bērni atšķirās, tie, kas ir foršā mājā un tie, kas ir auģu ģimenēs. Foršās mājas bērnus vieno tas, ka viņiem ir nopietnas uzvedības problēmas, ka viņi ir cietuši no vardarbības. Un tas, kad ir šis pakalpojums, ir tieši dēļ tā, ka normālos nosacīti, teiksim tā, normāls tas, kas visbiežāk notiek, sauksim tā, ka tādos parastos apstākļos viņi nevar tikt ilgi pieņemti. Īstenībā tā nav runa laikam par šiem bērniem, bet par tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, kā auģu ģimene vai kā aizbildņi no tuvinieku vidus uzņemās rūpi, bet var teikt, nevar vairs izturēt. Un tad var teikt, jānāk tādai atbalsta sistēmai, kur cilvēki viens otru nomainot, nenogurst kopējā pieeja, tā, kas ir nepieciešama bērnam. Kas ir tās biežākās uzvedības problēmas bērniem? Kā viņas izpaužās? Sišana, rupjība, nepakļaušanās, mērķtiecīga pretdarbošanās, atteikšanās sociālā dzīvē iekļauties, piemēram, skolu vai bērnu dārzu, vispār apmeklēt vai sadzīvot ar citiem cilvēkiem, lietu laušana, postīšana, dzīvniekiem pāri darīšana. Un tad bieži vien tie, kas ir apkārt, sāk fiksēties uz šo uzvedību, aiz tās uzvedības pazūd bērns, bet tad ļoti viegli tas ir bērns, kuram ir problēmas, tas ir sliktais, mēs ar viņu netiekam galā, tad lai ir kādi citi, kas to darīs, un tas sākas tāda futbolizācija. Un foršās mājas bērni ir tie, kuri šādas futbolizācijas ir gājuši, nevienas viena, vai mēģinot tikt galā ar šo te uzvedību. Ir bijuši vismaz 2 tādi nopietni mēģinājumi. Ar to tiek domāts kāds pakalpojums sniegs, darbs ir bijis ar visu ģimeni, vai šo bērnu, vai ir mainīts aprūpētājs, un tas nav rezultējies. Kādā vecumā ir tie bērni pie jums? Foršās mājas klienti bērni no 5 līdz 13 gadi. Tā doma, ka jaunākais bērns, ko mēs uzņemam, ir 5 gadi, un vecākais 10 gadi, ar domu, lai 3 gadu laikā, tad, kad bērns iziet no mūsu pakalpojuma, viņam ir 13 gadi. Šī ir tā vecuma grupa, kā mūsu Lielbritānijas partneris The Mulberry Bush School strādā, un tad mēs to pārņemam pēc iespējas nekoriģējot, pirms mums pašiem ir pieredze. Un tā, atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par tām uzvedības problēmām, tad tev kā klīniskiem psihologam, kas ir tās lietas, kuras liek bērniem tā uzvesties par vardarbību, par neklausīšanu un pārējo? Jā, foršās mājas, var teikt, galvenais, tāda viena no funkcijām ir skatīties dziļākais bērnu uzvedības. Kas ir tie iemesli, kas ir tās vajadzības, un uzvedību interpretē kā komunikācijas veidu, ka bērns ar uzvedību pauž kaut ko,
kas viņā notiek, kas viņā dzīvo. Un tie bērni, kuri savā bieži vien pašā agrīnajā posmā jau nav saņēmuši gādīgu, pieņemošu attieksmi, viņu vajadzības nav apmierinātas, vai tas veids, kādā tas ir noticis, ir bijis ļoti formāli, bez saiknes veidošanas. Saikne ir cilvēcīga, iejūtīga komunikācija. Piemēram, ka mamma vai kāds cits ar zīdaini, kaut vai aprūpējot vai barojot, saskatās, sasmaidās, attiecīgi balstoni pieskaņo un tā tālāk un tā uz priekšu. Un gandrīz tipiski visi mūsu bērni ir ne tikai nesaņēmuši šo vajadzību apmierināšanu, bet ir arī saņēmuši pretdarbību. Tie cilvēki, no kuriem ir sagaidāms atbalsts, gādība, noticēšana, ka es esmu svarīgs, ja es tā kā uz sevi pārnesu, ka cilvēki man apkārt ir iejūtīgi, ka es varu uzticēties, ir radījuši pretējo. Un tāpēc daudz, var teikt, visiem mūsu bērniem ir tā dezorganizētā piesaiste, ka viņi gan vienlaikus ļoti tiecās pie cilvēkiem, gan vienlaikus ļoti atgrūž. Un tas izpaužas arī viņu uzvedībā. Viņi pasauli uztver kā nedrošu, cilvēkus kā apdraudošus, bīstamus, un tā priekšstats pa pasauli ir nevis tāda droša, kurā var doties, izzināt, izpētīt, pielāgoties no tāda viedokļa, kā pats par sevi jūtos droši, pamēģināšu to vai šo. Tad mūsu bērniem pasauli liekas nedroša, paši bieži vien slikti, un tad ir tādas izdzīvošanas stratēģijas, vai es visu kontrolēju, vai uzbruku pirmais. Un cilvēki man apkārt ir tādi, kurus ir jānotestē, cik bīstami viņi būs, vai ko es varu atļauties no viņiem. Bet tas sanāk tā, ka tiem bērniem nav tāda kā garīga atpalīdzība, viņiem ir vienkārši tā kā problēmas kontrolēt emocijas. Jā, mums bērni ir ļoti, var teikt, iepriekš izzināti ar pietiekoši nopietnām izpētēm, un ir pilnīgi skaidrība, ka viņiem nav nekas objektīvs, organiski vai kādā citā veidā traucējošs, saņemot atbilstošu audzināšanu, progresēt. Viņiem ir kapacitāte progresēt. Un tu varbūt var pastāstīt, ar ko Forša māja atšķirās no citām šāda veida iestādēm. Jo tu minēji to, ka piemēram, ir 2 mēģinājumi izlabot, nav sanācis, tad jūs uzņemat bērnu. Tu varbūt var pastāstīt, ar ko atšķirās. Foršās mājas pieejā ir tādi 3 svarīgi stūrakmeņi. Tā ir traumas izpratnē balstīta pieeja, tā ir terapeitiskās kopienas princips, un tā ir reflektēšanas kultūra. Un tas viss ir ļoti cieši saistīts. Traumas izpratnē balstīta pieeja, tā ir ļoti smalka, mērķtiecīga orientēšanās uz bērnu, uz viņa vajadzībām. Un tātad mēs darbojamies nevis bērnu pielāgojot mūsu sistēmai vai mūsu kārtībai, bet mēs pielāgojamies bērnu vajadzībām. Terapeitiskā kopiena atšķirībā no Latvijā un daudz kur pasaulē no tādām tradicionālām atbalsta sistēmām ir ar to, ka visi, kas ir komandā, pilnīgi visi, ir ārkārtīgi būtiski un vienlīdz svarīgi. Tādā tradicionālā pieejā varētu teikt tā, ka audzinātāji, sociāli audzinātāji ir vairāk kā aukles, kā pieskatītāji, kā uzraudzītāji, un tad tās nopietnās lietas it kā dara tikai un vienīgi speciālisti. Piemēram, psihologi vai logopēdi vai citi, kas iesaistīti. Mūsu sistēmā visi ir ārkārtīgi svarīgi, un audzinātāji ir tie, kas ar bērniem ir ikdienā kopā. Un tieši tā pieredze ir ārkārtīgi nozīmīga un būtiska. Un reflektēšanas kultūra ir par to, ka mēs runājam, ka lai paši paliktu veseli, lai būtu pilnvērtīgs atbalsta avots bērniem, ir svarīgi būt atklātiem pret visu, kas notiek, pret to, ko jūtam, un par to runāt, dalīties. Un reflektēšanas kultūra ir tādas vides veidošana, kurā cilvēki jūtas droši runāt par to, kas patiesi tiek
izdzīvots, pārdzīvots un kas notiek. Tad varētu būt tā, ka tieši reflektēšana ir tā atslēga, kas ļauj bērniem uzticēties jums, lai gan viņi jau ir vairākas reizes pievilti no citiem. Tas ir viens no šiem ļoti būtiskajiem stūrakmeņiem. Tā vide, ko mēs veidojam, ir, lai viņa būtu droša un tātad paredzama priekš bērna. Un ja bērns sajutīsies droši, tad viņi varēs sākt uzticēties. Ja viņi varēs uzticēties, tad viņi varēs ņemt pretīm bez atgrūšanas, bez aizsargāšanās to, ko viņiem piedāvā. Mācīties caur novērošanu, caur rotaļu, caur zināšanu, uzņemšanu, jo bez tā, ja nav uzticēšanās, tad nav nopietni tas, ko apkārtējie piedāvā. Tā ir cīņa par izdzīvošanu, par aizsargāšanos, par apdraudējumu sagaidīšanu. Jums ir arī judo, ja? Bērniem. Varbūt vari pastāstīt, kas vēl ietilps, kas ir tās lietas, kas ir pieejamas bērniem, un arī kas ir tās lietas, kas ir jāmāk, jādara vadītājiem, audzinātājiem. Varbūt, sākam ar to pastāstīt, kā tās visas pieejamās lietas, kas ir bērniem, kas varbūt nav citur. Es pastāstīšu, kas mums ir, ja? Jo tad es varbūt ka citiem arī ir un varbūt vairāk. Tas galvenais ir ļoti paredzama un noteikta struktūra, dienas kārtība, notikumi. Mēs ļoti strādājam pie pārējām no vieniem notikumiem vai procesiem uz citiem. Kāds notiek? Lai bērnam būtu droši un paredzami, tad tas, kas notiek atkārtoti, ir tas, kas bērnam iedod šo pārliecību jau pieredzē. Lietas, kuras ir jaunas vai kuras ir jāatgādina, par to tiek stāstīts. Tā ir ļoti mūsu kopā būšanas svarīga sastāvdaļa ar bērniem runāt, pārunāt gan to, kas ir aiz muguras, gan to, kas sagaida. Bieži vien tādās ļoti sīkās detaļās, gan arī vai soli pa solim. Tagad mēs piecelsimies, tad mēs atvērsim durvis, tad iesim tur, tad mēs darīsim to un tā. Tad, kad iziesim ārā, turēsimies tuvumā vai pie rokas, un tad, kad audzinātājs pasauks, tad visi jau uzmanīgi uz to vērsīsimies. Un tas ir tas, ko ir svarīgi bērniem zināt, uztvert, saprast. Un, protams, ar to nepietiek, un audzinātājiem ir vēl papildus jābūt gataviem nodrošināt, lai tas patiešām notiktos. Un tad tas, ko mēs šajā ietverā piedāvājam, šīs strukturētās dienas un dienas kārtības ietveros, ir noteikti dienas posmi, kurus pārsvarā ēdienreizes organizē. Tad bērni apmeklē skolu, mācās atbilstoši savam vecumam un spēju līmenim. Ārpus skolas nosacīti nodarbības ir tātad mūsu bērni judo apmeklē, ja mums brauc judo treneris, kas strādā ar bērniem. Bērni apmeklē zirgu nodarbības, mums blakus ir stallis, un mums ir forša zirgu saimniece, kur veido ar bērniem kontaktu, palīdz bērniem caur komunikāciju ar zirgu, ar dzīvnieku, uzticēties sev, iegūt pārliecību, ka komunikācija ir iespējama, ka viņa ir draudzīga un ka tajā ir vadība iespējama. Apmeklē baseinu, tad ir visdažādākās nodarbības, ko organizē audzinātāji. Tās arī ir pārdomātas un virzītas. Vienmēr priekšplānā ir bērnu drošība, vienmēr domājam un smalki, kā attiecīgo nodarbību novadīt, pasniegt, saulaicīgi riskus paredzēt, parūpēties par to, lai ir vienmēr rezerves plāns, un rezerves plānā, ļoti daudz proaktivitātes, ļoti daudz gatavošanā. Tas rada bērniem šo drošo paredzamo vidi. Uz vietas šobrīd, cik jums ir bērni? Šobrīd mums ir 4 bērni, un mums pakalpojums ir 8 paredzēts, un mēs šobrīd ļoti nopietni ejam uz to, lai mums būtu visi 8 bērni. Un kādi resursi šobrīd jums visvairāk pietrūkst? Cilvēku resursi. Šobrīd mēs visvairāk aicinām, un visvairāk mums ir nepieciešami tieši sociāli audzinātāji,
jo pieredzes ceļā esam sapratuši, ka ar 8 bērniem ir nepieciešams 6 audzinātāji pa dienu, nevis 4, kā bijām iecerējuši. Un līdz ar to arī nakts laikā nevis 2, bet 3. Un tas ir tas, kas šobrīd ir pats svarīgākais. Audzēt šo audzinātāju kapacitāti. Tur var pastāstīt, kādas ir prasības no sociālajiem audzinātājiem? Sociāli audzinātāji ir, var teikt, atslēgas cilvēki, kuri ar bērnu kopā ir ikdienā. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņi ir spējīgi būt klātesoši arī tad, kad bērns atgrūž. Spējīgi dot stabilitāti arī tad, ja apkārt ir haoss. Spējīgi pārvaldīt savas emocijas, uz āru paužot stabilitāti un pārliecinātību, kaut arī iekšā viss vārās. Ieinteresēti skatīties dziļākais bērnu uzvedības. Kaut ar virspusēji šķiet, tur ir rupjība, tur ir necieņa, bet kā jau mēs runājam, tam ir savi iemesli apakšā. Vienkāršāk sakot, emocionāli stabili, pašregulēties spējīgi cilvēki, kuri ir gatavi strādāt ar sevi, mainīties līdzi laikam, mainīties līdzi arī bērnu nobriešanas izaugsmes ceļam. Un tādi cilvēki, kuri ir gatavi pieņemt izaicinājumus, kuri ir gatavi to tā, patiešām reālā praksē ieviest un praktizēt. Jo bērni ļoti ātri, viegli un vienkārši katram cilvēkam liek vienkārši paskatīties uz sevi pašu. Kāds tu esi, kā tu izturies, kā tu tiec galā un ko no tevis var iemācīties. Kā ir ar kādu izglītību sociālajiem audzinātājiem? Ir obligāti kāda izglītība, arī tas Mulberry Bushschool teica? Īstenībā mēs paši sagatavojam pilnīgi ar visu, kas ir nepieciešams. Tā skaitā Mulberry Bushschool pieredzi ņemot un pārējās lietas. Mēs esam ierakstījuši amata aprakstā tādas izglītības prasības, bet tas vairāk ir ar virzību, ka mēs sagaidām mācīties spējīgus cilvēkus. Izglītības diplomam šajā gadījumā nav izšķiroša nozīme. Kontaktējot ar cilvēku, mēs pilnīgi noteikti noskaidrosim, kāda ir šī mācīties spēja, un tas varbūt ir īstenībā tāda unikāla iespēja, ka cilvēkiem, kuriem ir vēlme, kuriem ir gatavība pieņemt izaicinājumus, augt līdzi, kur ir gatavi būt vienkārši reāli cilvēki, kuru stiprums slēpjas viņu gatavība atzīt vājumu, kas vairāk nav vājums, ja tas ir atzīts. Kuri pa īstam grib kaut ko tādu svarīgu, vērtīgu izdarīt. Tas īstenībā ir ļoti svarīgi un būtiski. Un mācīties spēja ir spēt uztvert informāciju, apstrādāt viņu, izprast, pielietot ikdienā, atjaunot, mācīties to, ko mēs piedāvājam, kas ir praksē balstītas mācības, un būt pietiekoši elastīgiem, lai mainoties situācijai, koriģējoties vai nākot klāt vajadzībām, viņām tā kā pieskaņoties līdzi. Un tā sakot, nedara tas, ko vienreiz iemācījos, tad ar to visu laiku. Tas ir gan darbs ar informāciju, kas ir tāda nepieciešama kā informācija, gan salāgošana ar to, kā tas tiek izmantots praksē un kā notiek darbs ar sevi. Tāda īstenībā personīgas izaugsmes ceļš ļoti būtisks. Varbūt tu arī pastāstīt, kā ir audzinātājiem tie, kas varbūt vēlētos pieteikties. Vēl kaut kādas nianses, kas noteikti interesētu, tur grafiks, atalgojums, prasības, kas viņiem tur ir. Ko viņi drīkst darīt, ko viņi nedrīkst darīt. Varbūt tu tur ieskicēt, jo varbūt kāds arī potenciāls kolēģis skatās. Jā, būtu ļoti jauki un laipni lūgti uzņemt kontaktu. Vairāk informācijas var atrast mājaslapā www.foršamaja.lv. Paldies tev par to arī atbalstu šajā.
Tātad tur var izlasīt detaļās, bet principā atalgojums tiek piedāvāts sākot no 1600 eiro jau no pirmās dienas, plus tas ir bruto atalgojums. Uzreiz jau arī iet veselības apdrošināšanas polise un nelēmas apdrošināšanas polise, kas varētu teikt arī tā diezgan liela priekšrocība, kas laikam ne visās sociāla atbalsta sistēmās tiek praktizēta. Sociālo audzinātāju grupā es laikam varētu diezgan droši teikt, ka šis ir visaugstākais atalgojums. Un arī ar mērķi strādāt pie sevis izaugsmes. Un tad nākamais etaps ir jau pēc noteikti nostrādāta laika posma un savas profesionālās kapacitātes celšanas jau pretendēt uz lielāku atalgojumu, tas jau būtu 1800, un vēl pēc nostrādāta laika un arī progresējot profesionāli, tas jau būtu 2000 eiro atalgojums brutto. Kā ar grafiku? Piemēram, kāds ir tas grafiks? Tur ir 8 stundas vai arī kā tur jāstrādā? Parasti mums ir dienas un diennakts grafiks. Un, mājaslapā var atrast precīzāku informāciju, bet dienas tas ir tātad darbs maiņās. Tās ir orientējoši 12 vai 13 stundas. Un diennakts tas sanāk tuvu 24. Parasti drusku mazāk vai 24. Darbs ir visu laiku, jo bērniem ir nepieciešama pieaugušo klātbūtne. Tātad tas ir darba dienas, brīvdienas, svētku dienas. Un mūsu grafika nianses, var teikt, nosaka, vai bērniem tā ir attiecīgi skolas diena vai nav skolas diena. Jo skolas dienā tad zināmu dienas daļu skolas personāls bērnu dzīvi organizē, un tad, kad nav skolas laiks, tad to dara audzinātāji. Un tu pieskāries grafikam, ka ir dienas un diennakts. Kāds ir brīvās dienas vai? Jā, tā tad mēs parasti arī cenšamies pielāgoties katra konkrētā cilvēka tātad iespējām. Tāds vienkāršāk saprotams ritms būtu tāds, ka cilvēki nostrādā dienu, ir brīva nakts, tad nostrādā diennakti, un tad ir orientējoši 4-5 diennaktis starpā līdz nākamam šādam ciklam. Vēl jārēķinās, ka katru piekdienu mums ir kopīgo tikšanos, sapulču dienas, var teikt, kas uztur mūsu kopienu kā kopā būšanu, kur notiek praksē balstītas mācības, bērnu gadījumu pārunāšana, supervīzijas, var teikt, visu kopā būšana notiek katru piekdienu. Un tas tad nāk papildus šīm te nosauktajām maiņām. Un mums ir iespēja arī piedāvāt nakts mājas cilvēkiem, kas, piemēram, to nakti starp nostrādātu dienu un nākamo diennakti, lai ietaupītu braucienu ceļā, mums ir ko piedāvāt pārnakšņot. Un šobrīd no sastāva, ja tā var teikt, no kolēģiem, kādi jums ir tikai sievietes vai arī vīrieši arī ir? Mums strādā gan sievietes, gan vīrieši. Mēs, protams, ideālā varētu cerēt to, ka mums būtu puse uz pusi, bet parasti sievietes vairāk piesakās šai sfērā. Un tie vīrieši, kas ir, tie, protams, ir ārkārtīgi būtisks resurss un bērniem, teiksim, lai viņi piedzīvotu, kā veidot attiecības, kā dzīvot sabiedrībā. Tā forši, ja mūsu audzinātājs sastāvs ir tāds sabiedrības modelītis, kur ir gan vīrieši, gan sievietes. Un tas būtu baigi forši. No psiholoģijas viedokļa, tavuprāt, tas arī ir kāda priekšrocība, ņemot vērā to, ka jums ir tikai puikas, ja? Vai tavuprāt, tā arī ir priekšrocība, ka audzinātāji ir vīrieši, un vai šie bērni var mācīties arī no vīriešiem? Tās veids, ko varbūt sieviete arī mācīja? Jā, absolūti. Tas ir gan loma modeļa, pieredzēšana, pārņemšana, attiecību veidošanas modeļa vērošana. Jo, var teikt, ja vīrieša nav ikdienā, tad vienkārši iztrūkst kaut kāda pieredzes daļa, kā vīrieši komunicē. Turklāt nereti tieši vīrieši ir bijuši tie, kuri ir darījuši pāri, vai attiecībās, kuri ir darījuši pāri,
bērnu mamām, un bērni to piedzīvojuši. Vai mammas ir darījušas pāri, dzīvojot nelabvēlīgās attiecībās ar vīriešiem, un pieredzēt attiecības ar drošu, stabilu, paredzamu vīrieti, dod šo iespēju veidot citādāku pasaules redzējumu un jušanos tajā. Kas, tavuprāt, šobrīd ir audzinātājiem visgrūtākais darbā ar šiem bērniem, gan emocionāli, gan arī praktiski? Tieši šī emocionālā pārstrāde bērni izaicina daudz regulāri, un tas visu laiku prasa darbu ar sevi. Vēl grūtības, zināmā mērā, ir šī profesionālās līnijas ieturēšana, pie kā mēs strādājam. Jo tad, kad cilvēks ir noguris, izregulējies, mēs lietojam šādu vārdu, ar to apzīmējot, ka cilvēks vairs nav savā optimālajā līdzsvara, emocionāla līdzsvara līmenī. Tātad ir izregulējies uz augšu, var teiksim, uzvilcies, aizkaitinājies, vai noregulējies uz leju, zaudējis spēkus, panīkumu piedzīvo. Tad šādā stāvoklī cilvēkam ir dabiskāk īstenot iestrādātos kaut kādus lomu modeļus, iestrādātos paradumus, un tad ir grūtāk turēties pie norunām, turēties pie tā vienotā, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Pie tā cītīgi strādājam. Tu minēji arī to, ka ir maiņa, dienas maiņa. Un tas sanāk tā, ka arī pa nakti bērni arī ir aktīvi? Nē, parasti bērni guļ labi pa nakti. Var teikt, audzinātājiem, kas pa nakti strādā, var teikt, tāda lielākā rūpe ir bērnu vakara cēliena, aizvadīšana, tātad palīdzēšana iemigt. Ar to tiek domāts, ka pielāgojoties bērnu vajadzībām, kādam varbūt ir pasaka jālasa, un kādam ilgāk, un kādam dziesmiņa jādzied, un kādam vienkārši labāk ir blakus pabūt, paklusēt. Un kādam bērnam ir vēl svarīgi izjust gādību, un tad viņš palūdz audzinātājiem naksniņas sagādāt, un naksniņas ir kaut kas uzkožams. Un tad mēs strādājam pie tā, ka tā ir nevis paēdināšana, bet gādības izrādīšana. Tā kā painteresēšanās ar bērnu, kā viņš vēlas, lai viņam pasniedz. Un tad tā ir parasti kāda veselīga, necukurota uzkoda, kāds siera gabals vai burkāns, piemēram. Un galvenais ir tas process. Var teikt, tāda vakara cēliena novadīšana, un tad rīta cēliens. Ir bērni, kas mēdz pamosties agri, ļoti agri, un tad ir tā kā jāatrisina, kā sniegt atbalstu vai kā veidot attiecības ar šo bērnu, lai pārējie netraucēti vēl izgulētos. Bet nakts parasti mierīga, bet audzinātājiem vienmēr, jebkuru laiku, kad viņi ir darbā, ir jāzina, kur bērns atrodas, ko viņš dara un kā viņš jūtās. Tāpēc neatkarīgi no tā, vai bērns guļ vai kaut ko aktīvi dara, audzinātājiem ir svarīgi būt lietas kursā un būt modrībā. Kas man likās interesanti, ir tas, ka foršajā mājā ir katram bērnam savu istabiņu. Un varbūt var pasāstīt, kāpēc tā, vai tas neapgrūtina, vai tieši tas tā kā padara vieglāk kaut ko? No institūciju viedokļa tas ir sarežģītāk, jo parasti, tā sakot, no racionalitātes viedokļa vairākus bērnus izvietot vienā istabā ir tā kā efektīvāk. Bet tas nav tas, ko mēs atbalstam. Mēs arī saprotot, kādas ir bērnu vajadzības, arī mācoties no mūsu Lielbritānijas partnera pieredzes, saprotam, ka bērnam ļoti svarīga viņa privātā telpa, viņa privātā teritorija. Ņemot vērā to, ka foršajā mājā mēs orientējamies uz to, ka bērni būs 3 gadus pie mums. Tātad visas
telpas, viss gandrīz ir kopīgs, pieejams visiem. Un tad vismaz viena vieta, viena telpa, kur ir bērna teritorija, ir tā, kurā viņš ir pilnā mērā noteicējs un saimnieks. Un ir ļoti svarīgi to respektēt un viņam nodrošināt. Tāpēc tā ir tāda ļoti būtiska lieta un pamata princips, ko mēs nodrošinām, ka katram bērnam ir savu privātā telpa. Tad es saprotu to, ka foršā māja varbūt neiet tieši tā kā uz izmaksu optimizēšanu, lai gan tas būtu izdevīgāk, bet tā vairāk tiešām piedomājot pie tās kvalitātes. Varbūt tad tu arī vari pastāstīt, kā tas šobrīd izdodas, kas jums sniedz atbalstu, jo arī minēja par atalgojumu, tas tiešām tāds priekš audzinātājiem liekas tāds augsts. Priekš Latvijas ņemot vērā to, ka tev nav katru dienu jāstrādā. Jā, šis pakalpojums ir pilnībā finansēts no valsts budžeta caur Labklājības ministriju. Mēs esam, var teikt, projekts, kurā Labklājības ministrija testē, vai šāda pieeja, ieskaitot visus šos apstākļus, par kuriem runājam, sevi attaisno, dod rezultātu. Tas, protams, ir dārgi, un līdz ar to ir daudz jautājumu, un ir vieglāk tā kā nosecināt, ka var darboties tā kā pierasts, un tie tur rietumos kaut ko tur dara, un ko tur viņiem skatīties līdzi. Un te jau lietas notiek, kā notiek, un ko tu tur tagad kaut ko jaunu vēl vajag. Ja jau iztikām tik daudz, tad ko tad tagad neiztiksim un tam līdzīgi. Var teikt, no Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta cilvēki, kas šo ideju ir iznesuši, ir tādi, var teikt, lieli entuziasti un laikam līdzējoši, kas saprot, ka ir vērts apskatīties, kas ir efektīvs, kas patiešām bērnu vajadzības, nevis kā naudu iztērēt ir teiksim, racionālāk, tā tīra no naudas plūsmas viedokļa, bet kā patiešām palīdzēt bērniem. Un tad ir šis pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pilnībā no valsts finansēts. Un šobrīd budžetā, var teikt, ir noklātas visas pozīcijas, kas ir atalgojums mūsu darbiniekiem un pakalpojums sniedzējiem. Bet vienmēr izaicinājums un meklējumi ir, kad ir kaut kādas materiālas lietas jāsagādā. Teritorijas labiekārtošana vai kaut kādi remonta darbi. Tad tur vienmēr jāskatās, kā var atļauties vai nevar. Tā sakot, atalgojumam viss ir. Materiālām lietām, tad ir jāmeklē, jārisina. Protams, tās, kas ir bērnu ikdienas vajadzību nodrošināšanai, tur viss ir absolūti pilnībā nosakts. Bērni ir paēdināti, apģērbti, siltumā, tas attiecīgi bāziskās vajadzības ir noklātas. Cik es saprotu, tad jūs esiet atvērti arī atbalstam no malas, ka, piemēram, kāds cilvēks vai uzņēmumi var palīdzēt ar kaut ko? Jā, protams. Protams, un tevis uzsāktais velosipēdu uzsaukums kā reizi ir no tā, jo mēs vienkārši parunājāmies. Pastāstīju, ka šobrīd bērni ar tiem ričukiem, kas pieejami, braukā un nerimstas, un tā kā pie mūsu teritorijas, tā kā būtu meklējam, risinam, kā to ieviest, bet tie ričuki, kas šobrīd ir, nav īsti pa zāli braucami, un tu vienkārši teici, klau, mēs to varam risināt, un forši. Paldies. Super. Bet no iepriekš teiktā par atbalstu, es sapratu, vai es pareizi sapratu to, ka sanāk arī saskarties šeit ar pretestību, ka ir varbūt kāds, kurš uzskata to, ka šo projektu nevajadzētu īstenot? Viņa pilnīgi noteikti ir, jo tajā tur, kur dala naudu, tur, kur lemj, kuriem projektiem piešķirt vai nepiešķirt, tur vienmēr ir šie strīdi, un katram ir sava pārliecība, kam piešķirt, kam nepiešķirt. Un tiem cilvēkiem, kas par šo ir izvirzījuši, izcīnījuši, joprojām ir, tā sakot, jātur tā līnija. Un līdz ar to vai
mēs tiksim galā, un es esmu pārliecināts, ka tiksim. Bet, protams, tas ir jautājums, kurš laikā tikai parādīsies, kā lietas notiek. Un es domāju, ka tas tad būs ļoti būtisks apliecinājums tam, kā šīs lietas strādā. Sanāk tā, ka tomēr ir arī kādi cilvēki, kam ir jāpierāda. Jo tad ļaunākais, kas varētu notikt, ir tā, ka šo projektu neļauj īstenot tālāk. Ja? Jā, šis finansējums, kas ir uz šo brīdi piešķirts, jā, tas tā kā tiek uzskatīts par neattaisnojamu, tad šāda veida pakalpojumam ar tādu ideju un tādām pozīcijām, kas ir iekļautas, tad vienkārši vairs nebūtu turpinājuma. Vismaz valsts finansējuma līmenī. Jautājums tad ir, kā tiek mērīts progress bērniem? Daudz un dažādi veidi. Protams, tas, ko uzreiz var pašsaprotami saprast, ka visi speciālisti, kas strādā ar bērniem, lieto attiecīgi viņu jomā pastāvošās metodes, kurās tiek fiksēti laiku pa laikam tie mērījumi, vai to var teikt, vai skaitļos, vai ļoti precīzos aprakstos iegūti raksturojumi. Milzīgu pienesumu kā reiz dod sociāli audzinātāji, kuri pierakstot savus ikdienas novērojumus, dod iespēju laikā. Mēs esam arī sākuši mākslīgo intelektu izmantot novērojumu apkopošanai vai izanalizēšanai, un ārkārtīgi būtiskas vērtīgas lietas iegūstam. Un viennozīmīgi šobrīd progress ir, viņš notiek. Un var teikt, tie mazie solīši, kurus apskatoties noteiktā laika perspektīvā, mums dod precīzu informāciju, kas notiek. Bet šī notikšana, viņa noteikti nav lineāra, tāpēc, ka mūsu bērni ir traumas piedzīvojuši bērni. Un var teikt, viņu pieredzē, viņu mazajās dzīvītēs nejēdzības ir daudz un lielā daudzumā un lielā intensitātē. Un tad, kad viņi piedzīvojot drošus apstākļus, sastopas ar kādu savu pieredzes momentu, uztic to cilvēkiem, mūsu speciālistiem vai audzinātājiem, kā mēs sakam, izstrādāt to, tad tā nav tāda stabila, idilliska turpināšanās, jo tad viņi kļūst gatavi pārstrādāt nākamo nejēdzību. Un te līdz ar to tas, kas kādu brīdi šķita panākums tāds acīm redzams, ka bērns mierīgāk uzvedas, labāk tiek galā ar sevi, mazāk impulsus laiž vaļā, saudzīgāk izturas pret cilvēkiem, tad ir kaut kāds moments, ka viņš ir atkal kontaktā ar kaut ko no savas dzīves nejēdzīgo, un tas var teikt ātri, tas tikko aprakstītais sabrukt un atkal soli pa solim uz priekšu. Kā izskatītos, ja ir projekts veiksmīgs, šie 3 gadi bērnam ir, piemēram, viņš ir 5 gados atnācis un 8 gados viņam noslēdzās projekts. Kas ir tās lielākās izmaiņas, ko viņš ir piedzīvojis un kā notiek tālāk viņa atgriešana ģimenē, arī kur viņš atgriežas, kāds viss notiek? Teikt, tāda vienkārša lieta, kas varētu teikt, ir šī pakalpojuma panākums, ka bērns var iekļauties viņa vecumam atbilstošā, var teikt, sabiedriskā dzīvē. Tātad visticamāk tā būs mācību vidē. Attiecībā uz viņa emocijām, uzvedību, viņš labāk nekā līdz šim spējas pārvaldīt savu uzvedību, kaut vai tādā mērā, ka viņš spējas pieņemt atbalstu no saudzīgiem, gādīgiem pieaugušajiem. Kā tas tīri instrumentāli, ka bērns būs spējīgs atpazīt, ka viņš kaut ko piedzīvo un iedot savām izjūtām vārdus. Ja tas būs ļoti advancēti, tad viņš pateiks, nosauks vārdā, kā viņš jūtas, vai viņš vismaz pados signālu pieaugušajiem, kad ir nepieciešams būt klāt, aprunāties, kaut ko pateikt.
Jā, tas ir tas, kas raksturotu bērna tādas pavisam vienkāršās izaugsmes lietas. Mūsu šī pakalpojuma ietvaros ir arī paredzēts saulaicīgi strādāt ar bērna to vidi, kurā viņš izies. Ja tās būs audžu ģimenes, ja tie būs aizbildņi, tad mums ir jau šobrīd visas iespējas palīdzēt strādāt tajā līmenī, kur ir attiecība veidošana ar bērnu. Ka mums ir gana detalizētos, sīkos, ikdienas novērojumos iegūta informācija, kas mums var ļaut teikt, ka mēs šo bērnu diezgan labi pazīstam un turpinam iepazīt. Un mēs varam palīdzēt arī šiem cilvēkiem, kuri bērnu pieņems, sagatavoties, sniegt viņam patiešām efektīvu atbalstu. Un tas ir vēl viena lieta, kas no kā būs atkarīgs, kā šim bērnam ies tālāk. Vai atradīsies cilvēki, kuri pieņems bērnus, kurus raksturo kā ar problēmām. Un jā, varbūt podcastu klausās cilvēki, kas ir aizdomājušies, varbūt viņi grib būt audžu vecāki, un varbūt viņi šaubās. Vai varbūt viņi domā, ka viņi varētu adoptēt bērnu, bet vēl nejūtas īsti gatavi. Tad sadarbība ar mums, kā reiz varbūt arī tas ceļš. Jo kamēr bērns atrodas mūsu pakalpojumā, šiem cilvēkiem nav jāpieņem bērns uzreiz savā ģimenē. Mēs piedāvājam soli pa solim pakāpenisku ceļu. Kā sarast, kā izveidot attiecības, kā iet soli pa solim. Un kā bērnam no pakalpojuma iziet vidē, kurā viņš jau jūtas pieņemts, kurā viņam viss ir pazīstams, kurā viņš aiziet jau uz zināmu ierastu vietu. Tas ir ļoti, ļoti labi. Tas sanāk tā, ka bērnam nepastāv risks, ka viņš varētu, piemēram, viņš ir paņemts izglābts, teiksim tā, no vides, kurā viņam tiek darīts pāri, un viņam nepastāv risks, ka viņu atgriezīs atpakaļ tajā pašā vidē. Tas ir tas, par ko ļoti nopietni domājam, esam padomājuši. Vai tas tā notiksies, to mēs varam ietekmēt tikai daļēji. Jo parasti tad institūcijas pašvaldībās ir tie, kuru atbildība ir atrast šīs resursu personas. Audžu ģimene, piemēram, aizbildņus. Esmu dzirdējis to, ka Latvijā ir ļoti sarežģīti pieteikties to kā audžu vecākam. Vispār var arī adoptēt bērnu. Par to esmu dzirdējis, ka ir pat ģimenes, kurām it kā viss ir kārtībā, bet viņiem tāpat neizdodas tik pie bērna, lai gan ir diezgan daudz bērnamos. Varbūt tev ir kāds komentārs par šo, kāpēc tā ir? Es ieteiktu tomēr tiem cilvēkiem, kas to vēlas, iet droši komunicēt ar tiem, kas to virza, ar bāriņtiesām, ar sociālajiem dienestiem, uzņemt kontaktus ar atbalsta centriem. Ir atbalsta centri, kuri sniedz konsultācijas, apmācības tiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par audžu vecākiem vai adaptētājiem. Un tas, protams, ir sadarbības ceļš, sadarbības process, kurā ir gan jāmācās, gan cilvēki tiek pārbaudīti, vai viņi ir drošs resurss bērniem. Un tas var arī prasīt darbu ar sevi, pieņemt piedāvātu atbalstu, ieklausīties lūgumā, pie kaut kā piestrādāt, kaut kam pievērst uzmanību, lai būtu gatavi to patiešām mērķiecīgi darīt. Kā tu pats redzi foršo māju pēc 5 gadiem? Ja viss sanāk, ja viss izdodas, pirmie bērni jau ir atraduši mieru sevī, viņiem ir, teiksim tā, ideālā gadījumā viņi ir laimīgās ģimenēs. Kā tu redzi, kā jūs varētu augt un kā jūs varētu vēl vairāk palīdzēt? Forši būtu tas, ka sociālo pakalpojumu sistēmā vai tajā sistēmā, kuri nodarbojas ar atbalstu bērniem, risināšanu, meklēšanu, vispār vairs nebūtu nekādas šaubas, ka ir tādi bērni, ar kuriem nevar tikt galā, un ka tas ir nebeidzamais ritenis, kurš vienkārši ripo, kur nekas cerīgi nevar sanākt, bet kad ir pilnīga pārliecība, ka ar tiem grūtajiem gadījumiem tiek galā, ka
ir skaidrs ceļš, kā uz šādu pakalpojumu var bērnu virzīt, kad ir pārliecība, ka tas strādā, ka līdz ar to tad pārējā sistēma, kas strādā ar salīdzinoši vienkāršākiem vai netik smagiem gadījumiem, arī jūtas droši, zina savas robežas, saprot, ar ko ir jātiek galā un kur varbūt var virzīt tālāk. Un ka šī ideja, ko mēs nesam, ka viņa vairs nav tikai kārzemniekos, bet ka viņa ir visur Latvijā, kur tas nepieciešams. Teorētiski pastāv potenciāls tam, ka varētu būt vairākas foršās mājas lokācijas. Ne tikai pie jums, bet arī kaut kādā reģionos. Jā, tas būtu lieliski. Un es domāju, ka šīs idejas īstenošanai mēs arī esam šī izmēģinājuma truši. Var teikt, zem tādas pamatīgas lupas. Mēs tiekam atbalstīti, par mums tur rūpi, bet mums ļoti nopietni pieskata. Un ļoti nopietni seko līdz katram solim. Tur būtu arī pastāstīt, kas ir bijis savs lielākais izaicinājums līdz šim. Varbūt jūsu izaicinājums. Kas ir tas, kas ir traucējis vai arī šobrīd traucē attīstīties, arī iegūt ātrāk, labāku rezultātu? Man drīzāk negribās meklēt kaut kādus ārējus cēloņus vai iemeslus, bet drīzāk skatīties sevi vai tajā, kā es varbūt virzu vai esmu virzījis lietas, ka lietas notiek lēnāk nekā attīstas notikumi. Es ļoti nereti nākas nosecināt, ka notiek jau tas, kas bija paredzams, prognozējams, uzsākts risināt, bet nepaspējām. Nenostrādāja uzstādījums, ka mēs tā kā bijām iecerējuši pakalpojumu uzsākot pagājušā gada vasarā, ka mēs atlasīsim cilvēkus visīstākos, visatbilstošākos, sagatavosim tādā mērā, ka, var teikt, visus 3 gadus viņi būs tāds drošs, stabils atbalsta avots. Var teikt, liela daļa cilvēku nodega pirmajās nedēļās, tieši tie, kuriem ir jau pedagoģiskā darba pieredze vai pieredze darbā ar bērniem, ja vienkārši nestrādāja tās iestrādātās schēmas, un mūsu piedāvātais sagatavošanās ceļš bija posms bez bērniem, vai tad, kad ienāca bērni, tad viss notika ātrāk un straujāk, nekā to spēt nolīdzināt. Un tāpēc šobrīd tas uzstādījums ir par nemitīgu darbu ar sevi personālam, par uzreiz jau, var teikt, tādu gatavību pieņemt sevī, ka uzreiz gatavs neviens nav un nevar būt, kad ir jāatzīst sev, ka būs jāaug, ka, lai cik ļoti gribētos sist sev uz pleca un teikt, es esmu pieņemts un es esmu kaut kādas lietas sapratis, un tagad arī man tas ģimenē palīdzēs bērnus audzināt, kad ar to nepietiks, jo visu laiku būs jāaug līdzi un jāattīstās. Jā, tagad tie lielākie izaicinājumi bijuši sastapties ar kaut kādām savām prognozēm, ka viņas neizpildās, un domāt, ko ar to darīt. Un kāda ir tava lielākā uzvara līdz šim? Ko tu pats varbūt uzskatītu kā uzvaru panākums? Jā, drīzāk kā panākumi. Jo kā reiz mēs ar kolēģi, es pēc neatceros ļoti smalku kontekstu, bet kā reizi pārunājot lietas tieši runājām, ka pie mums laikam līdzīgi kā Ziedonis teica, ka tādas lielās laimes nemaz nav, jo viss sastāv no mazām laimītēm. Un te mums tās uzvaras vai panākumi ir tieši tādā pašā ceļā. Tas, par ko mēs nopriecājamies vai jūtam gandarījumu, ir kaut kāds solis ceļā uz. Tur nevar aizrauties ar ilgu nosvinēšanu vai atslāpšanu. Nākamais. Forši pamanīt, ka lietas notiek, tā sakot, nepaslaucīt zem paklāja, noniecinot, bet te pašā laikā būs nākamais. Un mēs priecājamies par tiem mazajiem sīkajiem panākumiem, un īstenībā tas, ko mēs bērnos redzam.
ja bērnā izmaiņas notiek, tad tas ir panākums. Pirms mēs sākām podkāstu, es biju ielicis video, un pirms katra podkāsta es arī pasaku, kas būs ciemos, par ko mēs parunāsim, un tad aicinām uzdot jautājumus. Un ir jautājums, Uldi, kā tu izdomāji kļūt par klīnisko psihologu? Kāds bija tavs ceļš uz to? Absolūti tīzls. Skolā pusauģu gadiem ejot cauri, es esmu piedzīvojis gan bullingu, gan pats esot iekšā tajā, kas ņirgājas pa citiem. Un tad man likās, ka kur būtu kaut kāds risinājums. Un tie bija padomju laiku norieti, un tad uzstājās cilvēki, hipnotizētāji uz skatuves, hipnotizēja cilvēkus, un tur visi krita, un likās, tur ir risinājums, ir jāiegūst vara pār cilvēkiem. Nevis, lai kaut ko ar viņiem darītu, bet lai pats justos drošāk. Un tas bija, var teikt, īstenībā tāds pirmais impulss, kur to var iemācīties. Un tad es sapratu, kad uzzināju, ka tādi psihologi un ko viņi dara. Un tad jau bija nodoms braukt uz Maskavas valsts universitāti, psiholoģiju studēt. Bet tad attiecīgi bija tie laiki, kad padomju sistēma savas pēdējās dienas dzīvoja. Un tad tas ceļš iegrozījās, ka tepat es īstenībā iestājos Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, lauksaimniecības menedžeru programmā, tikai tāpēc vien, ka tur bija psiholoģija. Okay. Nomācījos tur 1,5 gadu, un tad es uzzināju par Latvijas universitāti. Es gan pagūvu vēl arī alternatīvajā dienestā, kā sanitārs psihoneiroloģiskajā slimnīcā sākt strādāt, kur bija ļoti interesanta pieredze, kā cilvēki ar teiksim, ne ikdienā sastopamām izpausmēm, kā viņi dzīvo, kā viņi domā, kā viņi jūtās. Un tas mani veda turpināt interesēties, kad es jau psihologos studēju un bakalaurus pabeidzu, tad es arī maģistrantūras laikā cietumā kā psihologs strādāju. Mani interesēja tās galējās izpausmes, kā cilvēki jūtas, kā viņi domā, kas viņus pie tā noved. Kas ir aiz uzvedības, man ir interesējis agrāk. Protams, un tad tā vēlme iegūt varu pār cilvēkiem, to mācību laikā pirmajā kursā ļoti skaidri lika saprast, ka ir ļoti daudz ar sevi jāstrādā, sevi jāskatās, sevi jāpazīst. Un vispār runa nav par cilvēku ietekmēšanu. Kur tev bija grūtāks darbs? Cietumā vai arī foršajā mājā? Emocionālā ziņā. Foršajā mājā, var teikt, šobrīd notiek tas, kam viss minētais ir bijuši kaut kādi soļi. Tāpēc izaicinājumi, atbildība, ceļš no tā, ka ideja kļūst par realizāciju. Es teiktu, ka šobrīd viss notiek īstāk, intensīvāk, pamatīgāk. Ja tā padomā, tad, kad cietumā strādāja par psihologu, tad tev jau sanāca strādāt ar cilvēkiem, kas ir, acīm redzot, ir pieļaujušas kļūdas. Bet tagad tev ir iespēja strādāt ar cilvēkiem, ar bērniem, lai viņi nepieļauj šīs kļūdas. Tāpēc, liekas, tas ir ļoti, ļoti labi, ka tavs ceļš ir vedis tā. Podcastu vēlos noslēgt ar Fila Bosmana teicienu par bērniem. Un Fils Bosmans ir teicis to, ka katrs bērns ir kā zieds, kurš ir jālaiž ar mīlestību, lai tas uzplauktu. Tāpēc vēlos pateikt lielu paldies tev un tavai komandai, ka jūs laistat šos bērnus. Un tagad varbūt arī vārds tev, cilvēkiem, kas ir noskatījušies šo podcastu līdz beigām. Ja tu vēlies kaut ko pateikt, vai arī palūgt kādu palīdzību, droši tagad to var darīt. Jā, es palūgtu apdomāt, vai jūs paši, vai starp jūsu cilvēkiem, ko jūs zināt, ir kāds, kuram būtu interese par pakalpojumu Foršā māja un sociāla audzinātāja darbu. Un tad lūgums apskatīties mājaslapā www.foršamaja.lv, izlasīt informāciju.
Ja rodas kādi jautājumi, uzzvanīt vai uzrakstīt e-pastu, un tad virzīties tālāk. Un par cik laika mums nav daudz, mums ir nepieciešams sociālos audzinātājus jau šī mēneša laikā nokomplektēt, tad lūgums ir darīt to īpaši neatliekot. Super. Un paldies tev Jā. par šo iespēju un atbalstu. Jā, super, paldies tev.